Labvakar, mīļie dārziņu apkaimes ļaudis! Man ir liels prieks, ka jau 2. gadu pēc kārtas mēs visi esam sanākuši mūsu likteņu upes Daugavas krastos, lai pieminētu mūsu varoņus, karavīrus, kuri krituši brīvības cīņās un cīnījušies par Latvijas neatkarību un brīvību. Gan dzīvot Daugavas krastos ir liela privilēģija, un tā ir mūsu apkaimē. Un ļoti liela privilēģija ir Lāčplēša dienu svinēt Daugavas krastā, redzot tās ūdeņus tekam garām. Man ir liels prieks, ka šeit ir sanākuši daudz bērni, jaunieši, lai Dievs svētī Latviju un lai mūžam ir brīvas Latvijas debesis. Šie kapiņi pavisam nelieli, viena no mazākiem, kādas es zinu, Latvijā, ne tikai Rīgas apkārtnē. Un te visi 20. gadsimta Latvijas traģiskā vēsture sakoncentrēta tik nelielā platībā, jo ir brīvības cīņas, Pirmais pasaules karš, un ir pēc tam sekojošā Pirmā padomju okupācija vai baigais gads. Dārziņi, mēs esam bagāti. Mēs esam bagāti ar to, ka mēs varam kopt šo piemiņu. Un nesen mēs tikai sākām šos lāpu gājienus organizēt, bet es neesmu, nekādā man nav bažas par to, ka mēs pēc šabām turpināsim šo tradīciju. Un šī vieta, šīs piemineklis, arī šīs kopiņas, kas te ir, tās katrā ziņā nekādā gadījumā aizmirst netiks, bet tieši otrādi, vēl vairākas tiks sakoptas un labiekārtotas. Un es ceru, ka mums ar kapsētu pārvaldi izdosies varbūt arī norunāt, ka mēs varam ārpusē izvietot vēl kādu informāciju, lai ne tikai tais novembra svētkos, kas mums te ir tais dienās, bet arī citā laikā šeit varētu cilvēki ejot garām uzzināt, par ko šī vieta un šīs piemiņas vietas ir nozīmīgas.